Esiet sveicināti, cienījamie Latvijas Tautas kanāla skatītāji. 4. raidījums, nevēlamie pētījumi, un studijā ar jums, kā vienmēr, Māris un Anna. Sveicināti. Šodien parunāsim, no sākuma parunāsim par jauninājumiem, dažiem, kas tomēr būs ieviesti. Ja? Tātad, lai atvieglotu dzīvi jums un arī mums, lielā mērā uz video, kur būs saites, būs arī tādi kvadrātkodiņi. Kādēļ mēs to darām? Mēs to darām dēļ Ronalda Siliņa un citiem no Rečeks, lai viņiem vieglāk būtu atrast tās saites uzreiz, dabūt telefonā un tā tālāk. Patiesībā mēs to darām tāpēc, ka tas tiešām ir ērtāk. Un šeit tās saites ir nepieciešams viss. Jūs ļoti labi saprotat, kāpēc. Un šodienas tēma, tāda vēl, manuprāt, daudz nopietnāka par orgāniem, laudiem un iespējamu viņu tirdzniecību un tā tālāk. Pirms mēs sākam runāt, ķeramies tēmai klāt, izdarīsim vienu svarīgu lietu. Aicinu ikvienu to izdarīt. Tātad mums ir tāda e-veselības adrese, kur izrādās ir tik svarīga. Mēs varam parādīt, varbūt ekrānu, ja tur lielajiem burtiem ir e-veselība.gov.lv. Ja? Tā. Un tad, ar ko viņa tik svarīga? Pamēģināsim izdarīt tādu procedūru, visi atteikties no potenciālā orgānu donora statusa. Un tā kā es to vēl neesmu izdarījusi, es to gribēju izdarīt tādā veidā, lai parādītu, kā tas ir iespējams visiem, kuri ir aizņemti un nav laika sēdēt pusstundu meklēt. Tātad mēs varam tagad rādam ekrānu, un attiecīgi rādīsim, kā tad pieslēgties, ieiet un ievilkt šo ķeksīti. Jo, piedod, ka es patraucu, šobrīd tā situācija Latvijā ir tāda, tā likumdošana ir tāda, ka, ja jūs neatsakaties no šī tad jūs automātiski piekrītat. To mēs runāsim visu, bet šo te lūdzu, ja jūs vēl neesat gatavi to šobrīd izdarīt, es ceru, ka pēc raidījuma noklausīšanās jūs to noteikti izdarīsiet gan par sevi, gan par saviem bērniem. Tātad pirmais solis ir jāatver mājaslapa e-veselība.gov.lv. Tad atverot mājaslapu augšējā labajā pusē ir pieslēgties. Mēs arī slēdzamies. Tā mēs pieslēdzamies un tad mēs izvēlamies iedzīvotājs. Ieslēdzamies kā iedzīvotājs. Protams, tur atverās loks ar visādiem noteikumiem. Neieteiktu laiku tērēt un lasīt. Vienkārši sameklējam vietiņu, kur vajag atķeksēt vai nospiest, ka piekrītu visam. Jā. Es gan godīgi sakot nepazīstu cilvēku, kurš to visu lasīt. Bet tā kā es pieslēdzos caur Smart ID, tad spiešam Smart ID. Jā. Mēs nospiedām. Kā redzi? Piekrīt. Jā, lūdzu, pareizi vienmēr vajag skatīties, kur vajag atķeksēt. Šito mēs pēc tam aizzīmēsim ciet. Tā, šita būs pieraksts, Saniņš, šita būs jāgriež, ja? Tu tā vari. Nesauc tikai, jā. Tā ierakstam personas kodu, kam ir Smart ID. Tā, labi. Un pieslēgties, protams. Autentificēties un gaidām tagad kodu. Tā, es apstiprinu tātad savā ievadu PIN kodu. Un esam iegājuši manā profilā. Tātad redzam lodziņš ar manu vārdu un uzvārdu. Tur pabraucam pa labi nedaudz. Labi, nepabraucām, bet ja mēs pabrauktu pa labi, tad tur būtu arī attiecīgi mammām ieteikt to izdarīt. Tur ir arī parādās bērnu profili un uzreiz var nomainīt un par katru bērnu. Tā atverās e-veselības mājaslapa un tagad meklējam kreisajā pusē, kur ir orgānu. Un ķermeņa izmantošanas atļaujas. Orgānu ķermeņa izmantošanas atļaujas spiežam un veram vaļā. Jā. Orgānu naudu izmantošana, transplantācija, ķermeņa izmantošana pēc nāves, patologa anatomiskā izmeklēšana. Te vēl papakš. Tātad veram vaļā izmantošana transplantācijai. Izteikt savu gribu. Izteikt savu gribu, jā. Un pašā apakšā izlasam. Nē, tas ir tā.
Atteikums izmantot audus. Tur tas ir jāieķeksē. Orgāns pēc nāves transplantācijai. Un tad apstiprinam. Ja? Un tāpat arī, apstiprinam. Un tāpat arī ejam tālāk, aizliedzam arī, ejam pa kreisi tajā. Jā. Tā ķermeņa izmantošana pēc nāves. Jā, to arī mēs aizliedzam. Nav nemaz tik vienkārši. Viņi tur salikuši. Aizliedz izmantot ķermeni pēc nāves. Un apstiprināt. Un tas pats ar izmeklēšanu, ja? Tieši tā. Kā tā pagāja? Piemēram, ja man noslapkavos, tad viņi netaisīs izmeklēšanu. Nē, protams, ka viņi taisīs. Tā. Atļauj veikt sekciju pēc nāves, aizliedz veikt sekciju pēc nāves. Apstiprināt. Nu, tad tu esi drošībā un tu vairs mūsu medicīnai interesanti neesi. Ja? Nē, es uz to nepaļautos, bet tas ir pats minimums, ko mēs varam izdarīt. Jā. Labi, tas ir izdarīts. Tas ir izdarīts un ieteiktu izdarīt to par sevi un par visiem saviem bērniem, īpaši nevakcinētiem. Jā. Un šodien mēs arī šādam smagam tematam pieskārāmies, tāpēc, ka saistībā ar traģiskajiem notikumiem manā ģimenē un arī citās ģimenēs es vēl joprojām pārdomāju daudz par to gadījumu 2023. gada, kad to jaundzimušo veda 3 stundas 67 kilometrus. Jā. Un arī nesen arī pasaulē šis jautājums skaļi pacēlās pēc gadījuma, kad vīrietis principā pamodās pēc tam, kad viņam tika konstatēta smadzeņu nāve, un par to pat Latvijas ziņas liberālās pat rakstīja, un līdz ar to šo jautājumu ir īstais laiks šobrīd celt augšā. Jā, bet mēs parādīsim no sākuma to Amerikas, kāpēc ir jāatsakās no šī to video, ja? Tas ir tā, ka amerikāņi rāda savas, kā ārvalstīs par to runā. Tas ir svarīgi, ka vispār tur runā par to. Video būs angliski, un tad mēs pēc tam paskaidrosim. Un šim video ir tas kvadrātkodiņš. Tie, kuri vēlas noskatīties, var noskanēt un attiecīgi apskatīties visu video. Šeit ir izgriezums, ja? Labi, rādam video. The blood stops flowing. So if your family is convinced that you're going to die, or if they're convinced that you're brain dead and have no chance at survival, well, then you'll just be cut open, you'll have your organs taken from you, and you'll be murdered by serial killers in scrubs with white coats. And when we talk about organ harvesting, most people tend to think of these shady human chop shops in some dark warehouse somewhere, a place in Eastern Europe or out in the desert where kidnapping victims or trafficked women are taken and stripped of their organs and then disposed of so that the ultra-rich can buy these organs and live longer lives. And while the latter part of that is very, very true, in reality, these human chop shops aren't being run under the cover of darkness. No, it's not like it is in the movies. They're being run right out in the wide open in America's hospitals. And all of this is being accomplished by perpetrating the complete and total hoax of brain death on unsuspecting families and on people with good intentions who think that they're helping others when in reality they're signing off on the slaughter of themselves and their vulnerable loved ones. Patients are just cut wide open and their organs are ripped out of them while they're still alive and while they still have the chance to make a full recovery. Because if their organs aren't removed in time, they're useless as donor parts. They're worth nothing to these murderous medical thugs. And that is where the brain death hoax comes into play. People are told that their loved one, their mom or their sister, or their uncle or their brother or their child is beyond help. The only thing that we can recommend that you do at this time is just pull the plug. Just put him out of his misery. And then you can help someone else. Because we understand that your son is an organ donor. And so somebody else will have a chance at life
if you will just take from your son his organs, because he's dying anyway. He's brain dead. He's never going to make a full recovery. And so we're sorry. We're truly sorry, but just let go. And just sign right here and give us that kidney. But you know, that's just not true. Because there's no such thing as being brain dead. You're either dead or you're alive. There is no in between. Dr. Heidi Klessig wrote in an article published to LifeSite that, quote, being brain dead is a social construct and not death itself. And I can tell you exactly how many brain dead patients are still alive. All of them. When brain death was first proposed by an ad hoc committee at Harvard Medical School in 1968, the committee admitted that these people are not dead, but rather desperately injured. They thought that these neurologically injured people were a burden to themselves and others, and that society would be better served if we redefined them as being dead. End quote. Jā, paldies tātad par video. Nu, tad īsumā mēs pastāstīsim, kas tad tur bija. Bet jā, tas bija aicinājums ievilkt šo ķeksīti lielā mērā. Principā tas ir tā, kā to redz Amerikas neatkarīgie žurnālisti šo jautājumu cilā. Diemžēl Latvijā šo jautājumu nav pat bijušas patiesībā sabiedrībā diskusijas, bet par visiem šiem jautājumiem tiem mēs pieskarsimies, ko minēja šis žurnālists amerikāņa. Bet es gribētu pateikt, ka ja viņš uzskata, ka Amerikā ir slikta situācija, tad Latvijā situācija patiesībā ir dramatiska. Un viņš minēja šajā video tādas kā smadziņu nāvi. Un mēs arī šodien par to runāsim diezgan smalki. Vispār, vai smadziņu nāve ir nāve, vai tas ir sociālais konstrukts. Pieminēja arī amerikāņu priekšstatu par Austrum Eiropas melnajām orgānu tirzniecības vietām. Un viņi tā redz, ka tas tā varētu notikt, bet šodien mēs pieskarsimies tam, ka principā tam pat nav iemesla Latvijā notikt, jo mums tas viss var notikt oficiāli un nesodīti. Un mēs varētu parādīt tātad uz ekrāna. Latvijā tā valda prezumētā piekrišana, jeb option-out sistēma. Un Māris varētu arī nolasīt, ko tas nozīmē. Prezumētā piekrišana, jeb option-out, opt-out sistēma ir likuma regulējums, kad visi valstī dzīvojošie cilvēki ir potenciāli orgānu un audu donori pēc savas nāves, ja vien cilvēks to savas dzīves laikā nav aizliedzis. Tas ir tas, ko Anna izdarīja raidījuma sākumā, jā, tad aizliedz šo te. Kā redzam, tas ir no Stradiņu slimnīcas mājaslapas, tā ir oficiāla informācija. Varam tad skatīties tālāk un rādīt. Varu visiem pateikt, ka šāda sistēma Latvijā valda kopš 1992. gada. Tātad noformulēsim precīzi. Visi cilvēki uz šo brīdi, kuri nav ievilkuši ķeksīti veselībā, tiek uzskatīti par potenciālajiem orgānu un audu donoriem. Orgāni un audi nav viens un tas pats, par to mēs parunāsim vēl, bet principā mēs iziesim cauri likumdošanas arī noteikumiem, bet šī sistēma valda kopš 1992. gada Latvijā. Jā. Un es no savas puses gribētu piebilst, ka kopš tā laika sāka pēkšņi pazust ļoti daudz skaitlīgi jauni cilvēki pazūd. Neviens viņus nekad neatrod. Yep. Un nostiprināta šī sistēma ir 2019. gadā
Galvenais likums, kas atbild par šo sistēmu, ir likums par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā, jeb tā saucamais orgānu likums. Un īsais stāsts ir tās, tātad kopš 1992. Gada visi Latvijas iedzīvotāji tiek uzskatīti par potenciāliem audu un orgānu donoriem, bet notika tiesāšanās Eiropas cilvēktiesību tiesā, tika iesūdzēta Latvija, bija tādi daži gadījumi, par to mēs arī runāsim. Un tā rezultātā ētikas komisija sāka vērtēt, vai tas ir ētiski, ka tā ir, ka mēs visi skaitāmies potenciālie orgānu donori. Un 2017. gadā tiesības sargs tur ilgi ņēmās un darbojās un galu galā izveidoja dokumentu, savu atzinumu. Un 2019. gadā tā vietā, lai šo sistēmu kaut kā atceltu, tā tika nostiprināta. Mēs varam parādīt virsrakstu, jā, tas ir LV portāls. Jā, nav aizliegts, ir atļauts precizēta sistēma. Orgānu ziedošanai pēc nāves stājas spēkā 13.06.2019. Tā, šajā vietā es gribu pievērst uzmanību. Tātad, jā, mēs varētu pāriet uz nākamo slaidu. Ņemam no šo. Tā, labi, lūk. Tātad jāieķeksē ķeksītes e-veselībā, ja aizliegums e-veselībā netiek atrasts. Šis ir oficiālais Latvijas valsts portāls. Tātad ārstniecības iestādē ir pienākums vērsties pie klātesošā tuvākā piederīgā. Pie klātesošā. Un te ir tas, jā, te ir tas stāsts par to, kā tevi nelaida slimnīcā. Kā jūs dzina prom. Te ir tas pats stāsts ar to gadījumu, ko mēs runājām par tiem 67 kilometriem, kur tēvu nelaida braukt līdzi bērniņam. Tas ir attālināts stāsts, bet te ir stāsts vispār par situāciju. Viņi paši nepieļauj situāciju, ka tas tuvākais piederīgais ir klātesošs, un tad, nebija. Tad nevajag nevienam prasīt visu. Nē, tas ir attālināta situācija, bet ja mēs domājam jau par citiem gadījumiem, pieņemsim noticis smags nelaimes gadījums. Smags nelaimes gadījums ātrajai palīdzībai uzreiz jārēģē. Un vienkārši nav tā, ka visi cilvēki staigā ar saviem tuviniekiem 24/7. Un tas taču nav gaidīts notikums. Un tā tad tiek aizvests uz slimnīcu, pēc tam redzēsim, nosacina ārsti, ka viņš ir neglābjami smagā stāvoklī. Un tātad potenciālais orgānu donors. Un, protams, ka nebūs klātesošs tuvinieks. Jā, un ja šī ķeksīša e-veselībā nebūs, tad cilvēks ir potenciālais orgānu donors. Viņš jau ir orgānu donors, manuprāt. Un ja tuvākais piederīgais nav klātesošs, tad ārstniecības iestāde pēc iespējas noskaidro mirušā dzīves laikā izteikto gribu. Pēc iespējas es gribu uzsvērt to, ka kāda var būt iespēja, ja cilvēks mirst. Tur nav stundām iespējas meklēt, zvanīties, kaut kādus telefonu numurus meklēt. Viss. Jā, protams, ka viss. Un tāpat mēs varam parādīt nākamo slaidu un paskatīties, nocitēt arī, kas tur tālāk ir rakstīts. Ja mirusī persona savas dzīves laikā nav paudusi savu gribu attiecībā uz ķermeņa izmantošanu pēc nāves un ar tuviniekiem šī likuma noteiktajā kārtībā nav bijis iespējams sazināties, tātad atkārtinu, nav bijis iespējams sazināties, laika trūkums. Tas tiešām var būt laika trūkums smagos gadījumos. Viņi vienkārši neatrodās blakus. Kā tas arī ir nelaimes gadījumos parasti, ir prezumējama šā mirušā cilvēka dzīves laikā izteiktā piekrišana atļaut izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves. Tālūk. Atkal nebūs ķeksīša, tā arī tas notiks. Ja būs derīgs, jo visi nav derīgi, es gribu to uzsvērt, un to mēs vēl pieskarsimies. Es nevaru. Jo tur veselīgi cilvēki ir vajadzīgi principā. Es jau ilgi pīpēju. Varam skatīties nākamo slaidu. Tātad no 2021. gada 1. februāra gribu var paust tikai e-veselībā. Līdz tam bija 3 dažādas iespējas, kādā veidā var iespējams paust gribu. Man nolasīt, jā? Jā, var.
Šobrīd, 2019. gada 6. 13. To ir iespējams izdarīt personiski, ierodoties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vai notariāli apliecināt iesniegumu nosūtot pārvaldē pa pastu, tā reģistrējot savu nostāju iedzīvotāju reģistrā. Savu gribu iespējams paust arī elektroniski, izmantojot Latviju LV. Tiesa, lai autentificētos šim e-pakalpojumam, ir nepieciešams drošs elektroniskais paraksts. Tāpēc kopumā savas gribas paušana PMLP personai nav viegli pieejama un sagādā papildu administratīvo slogu. Tās var iedzīvotājs atturēt no savas izvēles izdarīšanas, secināts likuma projekta anotācijā. To apliecina arī statistika. Piemēram, 18. līdz 18. gada jūnijam savu gribu iedzīvotāju reģistrā bija reģistrējuši 2377 cilvēki. Un tad viņi visu optimizēja. Ja? Tā, uz to brīdi tas skaitījās, tas bija grūti. Bija 3 dažādas iespējas, kā to izdarīt. Un tajā skaitā fiziski aiziet uz nodaļu. Jo pieņemsim veciem cilvēkiem, tas, manuprāt, ir daudz ērtāk nekā iet kaut kādās e-veselībās. Jā. Labi, veci cilvēki šitam biznesam īsti baigi interesanti arī laikam varētu nebūt. Starp citu, nē. Der arī 60 pāri gadu ir tieši tas donoru vecums, kas 60 un 50 pāri gadi ir vidējais donoru vecums Latvijā. Tā kā nav tā, ka neder, un par to mēs arī runāsim, jo ap šo visu biznesu ir ļoti daudz mītu. Un mēs varētu parādīt nākamo. Tātad tas arī ir no Latvijas valsts portāla oficiāls. Un kam es gribu pievērst uzmanību? Tātad pēc donora nāves orgāni ir derīgi pārstādīšanai ierobežotu laiku. Tātad sirds 4 stundas. 4 stundas. Nieres 8 līdz 12 stundas un aknas 24 stundas. Tātad, un te vēlreiz ir atgādinājums par to, ka ja nav aizliegts, tad ir atļauts. Jā. Un padomājiet 4 stundas no izņemšanas līdz pārstādīšanai. Tur ir nepaspēt, aizgāja, kā pa šādu laiku var kaut kādu, jo ja cilvēks ir kritiskā vai smagi savainotā stāvoklī, tad tur nebūs laika noskaidrot gribu. Vienīgais viņu var mēģināt turēt pie dzīvības vēl kādu laiku, ievest komā un tā tālāk, un tad pēc tam, kad, tas tā. Lūk, tas ir kārtējs mīts, jo mēs šodien tieši tāpēc arī runājam, lai izkliedinātu daudzas mītus. Lūk. Un skatāmies tālāk. Tātad pēc šī 2019. gada vēlreiz apstiprinājuma, kad tika nostiprināts tas option out sistēma, kas principā nozīmē, ka automātiski visi ir donori, ir iespēja no tā izrakstīties. Tātad tiesības sargs bija paredzējis, ka veselības ministrijai pienākums organizēt regulāras informatīvas kampaņas, kā jūs redzat. Un man ir jautājums, cik tu esi dzirdējis kampaņas? Nevienu. Tev kāds ir pateicis, ka tu esi potenciālais orgānu donors? Nē. Es to zināju, bet ne. Protams, ka ne. Es, piemēram, cik līdz šim raidījumam, līdz šim ierakstam es nebiju arī to ķeksīt ievilcis, tagad ievilkšu par visiem. Jo es, piemēram, kurš cilvēks normāls, kurš dzīvo, strādā, vispār iedomājas, ka viņu kāds gatavojas, var aizlaist rezerves daļās, teiksim tā. Jā. Un līdz ar to, manuprāt, tas ir ļoti nopietns jautājums, un šādu jautājumu nav tiesīgi pieņemt kaut kāda cilvēku grupiņa, vienalga ievēlēta vai ielikta kaut kur. Šis ir tikai izlemjams referendumā, un turklāt nevis tā kā tagad, kad 60 apmēram gadus valda vienkārši propaganda transplantācijas, bet kad ir izskaidrots sabiedrībai viss, informēta piekrišana ir ļoti svarīga. Un tāpēc ir šis raidījums, lai jūs līdz tiešām saprastu, kas ir transplantācija, un tad, lai jūs varētu pieņemt pamatotu lēmumu.
Jā, nākamais slaids. Latvija kaut ko apsteidz. Jā, Latvija izrādās ļoti labā pozīcijā. Latvija patiešām var lepoties ar Latvijas transplantācijas centra, vispār tādu nezināju, darbības rezultātiem visas medicīnas nozares kontekstā. Veikto operāciju skaita ziņā uz 1 miljonu iedzīvotāju Latvija ieņem 5., 6. vietu Eiropā, konkurējot šajā ziņā ar ASV un Vāciju. Tātad, mīļie, pie mums šitas biznesiņš iet, jo ja mēs esam 5., 6. pasaulē, tad jūs varat iedomāties, cik ir tā neredzamā šī biznesiņa daļa, sastāvdaļa. Šis ir oficiālais. Tas nav kaut kāds ēnu bizness, mēs runājam par oficiālo statistiku. Mums ir Latvijas transplantācijas centrs, kurš darbojas Stradiņu slimnīcas ietvaros. Tas viss ir ļoti... Tas ir zem Stradiņiem, jo Stradiņu slimnīca Latvijā ir vienīgā iestāde, kurai ir tiesības izņemt orgānus un viņus arī transplantēt. Un darbojas ļoti efektīvi, un mēs varam parādīt nākamo slaidu, ko viņi paši saka, kāpēc viņi darbojas efektīvi. Nu tad tā. Latvijas transplantācijas centra LTC darbības rezultātā tiek veikts ap 30 transplantācijas uz 1 miljonu iedzīvotāju, kas ir vairāk par vidējiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Jāpiezīmē, daudzās valstīs pacientam uz donoru nieri jāgaida pat 5-6 gadi, bet Latvijā mazāk par gadu. Tadām! Jā, un kāpēc tas ir? Tas nav tāpēc, ka Latvijā ir augstāks ceļu satiksmes negadījumu skaits, starp citu ir. Latvijas likumdošana paredz, ka orgānus pārstādīšanai atļauts ņemt no dzīviem, brīvprātīgajiem donoriem vai mirušiem, ja viņi to nav aizlieguši dzīves laikā. Nu, redz, tālūk. Jā, varam skatīties tālāk. Nākamais teic, tātad, principā, ko mēs saprotam no šīm oficiālajām iestādēm, tad Latvijas panākuma atslēga orgānu izgriešanā un ievietošanā balstās principā uz 2 lietām. Uz likumdošanas, jo tā nav visās valstīs, kaut gan ir pieejama informācija, ka lielā daļā Eiropas valstu ir šāda option out sistēma, bet šīs sistēmas ietvaros arī ir variācijas. Ir valstis, kur tuvākajiem ir tāda sistēma option out, bet tuvākajiem ir jāsniedz tas paraksts. Un obligāti, jā, bet Latvijā nav obligāti jāsliedz, kā mēs lasījām. Mēs lasījām, jā. Nav jāsliedz. Nav sasniedzams. Un nav arī pat obligāti jāsazvana tie piederīgie. Jā. Un otrs panākuma atslēga, ka mums oficiāli darbojas speciālas organizācijas un komandas darba veikšanai. Pilnīgi oficiālā līmenī. Jā. Paskatāmies nākamo skaitu. Tātad, kam interesē juridiskie aspekti, šeit jūs redzat galvenos likumus un noteikumus ministru kabinetos, kur tātad balstās šī sistēma. Un tātad tas ir likums par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā. Tad ir ministru kabineta noteikumi 215, ministru kabineta noteikumi numur 70 un vēl ministru kabineta noteikumi numur 1176. Kam interesē, tas var atrast un izlasīt, un daļu no mazliet pieskarsimies arī un apskatīsim, kas šajās noteikumos ir rakstīts. Bet oficiāli vienīgais veids tiešām šobrīd, kā aizliegt, ir ķeksītis. Jā. Un viss. Jā. Nav citu variantu. Tā skatāmies tālāk. Tātad paskatīsimies, kāda reāli, kuras iestādes ir tās, kuras redz šo ķeksīti. Jo šī arī ir svarīga informācija. Tātad transplantoloģijas centrs, tiesa medicīnas ekspertīzes centrs, augstskolu reģistrā reģistrēta augstākās izglītības iestāde, kurai ir saņēmusi Zāļu valsts aģentūras izsniegtu atļauju audu vai orgānu izmantošanai akreditēta medicīnas studiju programmas vai ārstniecības personu profesionālās pilnveides programmas īstenošanai. Tad visdrīzākais tie ir... Stradiņi, skaidrs. Jā. Bet varbūt ir vēl kāda, mēs nezinām. Mums, laikam, nav. Labi. Jā. Varbūt ir. Ārstniecības iestādes, kuras veic patologu anatomisko izmeklēšanu. Tā tad bekaus. Un tā tālāk. Tieši tā. Jā. Pirmie, kas nāk prātā, tiešām ir Stradiņa un BKOS. Bet es domāju, ka patologu anatomisko izmeklēšanu
noteikti veids vairākas iestādes Latvijā. Ir valsts medicīnas ekspertīžu birojas, jā. Tas jau pats par sevi te ir iekļauts. Jā, bet viņam ir tās filiāles. Un kāpēc šis ir svarīgi? Tā tad ir tāda arī, ja cilvēks smagā stāvoklī nonāk kādā no šajām iestādēm, principā ļoti lielam lokam, un tā kā līdz šim, es domāju, lielākā daļa nezināja, ka kaut ko vajag atķeksēt, viņi to var ātri arī pārbaudīt, vai pat nenonākot vēl tādā iestādē. Un vēl šeit ir svarīgi uzsvērt to, ka tad viņi ir tāds likums pieņemts, ka no 2022. gada 14. februāra ik viens iedzīvotājs e-veselības sistēmā var norādīt kontaktpersonu, piemēram, sievu, vīru, māti, lai ārstniecības iestāde nepieciešamības gadījumā var sazināties. Tajā skaitā, lai noskaidrotu personas dzīves laikā izteikto gribu. Un šeit ir divi tādi āķi. Tātad pirmkārt, jums bija tiesības norādīt. Tātad, ja jūs nesat norādījis, jūs tiešām piekrītat. Tas skaidrs, nav laika tur meklēt cilvēku kontaktus. Bet, ja jūs esat, piemēram, norādījis, mēs tāpat varam zvanīt jūsu radiniekam un teikt, bet viņš var izglābt un tā. Jā, bet doma ir tāda, te ir tāda viltība, ka nav jau tā, ka prasa radinieka piekrišana. Prasa radiniekam, ko cilvēks par to domāja dzīves laikā. Un cik no jums ir domājuši par to jautājumu, ja cilvēks nav informēts, viņš par tādiem jautājumiem nedomā, jo tas patiesībā nav īsti prātam atverams. Man normāli prātam tas nav atverams. Un man tas bija liels pārsteigums, ka Latvijā tāda sistēma darbojas. Un tagad paskatīsimies konkrēti no ministru kabineta noteikumiem numur 70. Un kā šī sistēma darbojas dzīvē? Organizācijas un brigādes. Man jau šitas vien jau lasām vienkārši punktu 56. Noteikumi par cilvēku orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēku orgānu un mirušu cilvēku ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām. 56. punkts - informācija par potenciālo donoru ieguves. Ko? Jā. Informācija par potenciālo donoru iegūs organizācija saņem no ārstniecības iestādes, kurā potenciālais donors atrodas. Saņemot informāciju uz ārstniecības iestādi donoru orgānu iegūšanai, iegūs organizācijas izveidot specializēta brigāde, kuras rīcībā ir nepieciešamās medicīniskās ierīces, konservējušies šķīdumu orgānu konteineri, orgānu izņemšanas operācijai, nepieciešamie materiāli, kā arī speciāli aprīkots transports. Brigādes sastāvā ir vismaz 2 ārsti, viens no tiem transplantologs, transplantācijas koordinators un medicīnas māsa, kur atbilstoši kompetencei nodrošina vai veic orgānu iegūšanu. Brigādes darbu vada certificēts transplantologs. Tas bija no Zonderkomandiņa. Ministru kabineta noteikumi. Jā, es saprotu, jā. Un skatāmies tālāk, tātad, ko stradiņi paši raksta, kāpēc ir tik efektīva šī transplantācijas sistēma, ka Latvija ir tik augstā līmenī. Kā mēs redzam, centrā atrodas visas Latvijas slimnīcu intensīvās terapijas nodaļas un neatliekamās palīdzības nodaļas. Sistēma ir ļoti labi atstrādāta. Un ap to apkārt ir Nacionālais transplantācijas koordinācijas dienests, Latvijas transplantācijas centrs, kur ir reāli tās ķirurgu komandas, kas to tiešām var darīt. Tas ir augstākā līmeņa speciālisti tur vajadzīgi. Tur nevar jebkurš to izdarīt. Valsts zāļu aģentūra, starptautiskie sadarbības partneri. Tas jau ir interesanti. Teiksim. Tas viss ir likumīgi, starp citu. Tas viss ir likumīgi. Speciālistu komandas, kuras atbildīgas par saviem recipientiem. Tātad ir komandas, kas atbild tieši par tiem cilvēkiem, kuri jau gaida rindā. Un Stradiņa slimnīcas imunoloģijas laboratorija. Un tātad varam palasīt, ko pats transplantācijas centrs raksta par savu darbu. Donoru sirds pacientam jāpārstrādā
Jāpārstāda noteikti, jā. Ne vēlāk kā 4 stundu laikā pēc donora nāves, bet miera 24 stundu laikā. Respektīvi, lai orgānu transplantācijas veiksmīgi izdotos, nepieciešama nevien profesionāli ķirurgi, bet arī precīza un noteikta medicīnisko dienestu darba organizācija un koordinācija. Visiem, kas atbild par donoru atklāšanu, viņu izmeklēšanu, orgānu izņemšanu un sagatavošanu, pārstādīšanai ir jābūt gataviem strādāt un operēt jebkurā diennakts laikā. Latvijas transplantācijas centrā šis darbs ir labi organizēts. Par šo centru ārzemnieki saka, ka grib, lai viņus te operētu, un tādas operācijas tiek arī veiktas. Uzsvers uz pēdējo teikumu. Jā, tad tas varētu arī būt tas iemesls. Nekur neviens neko neved, tāpēc, ka nevar aizvest jau tās 4 stundas un 24 stundas, bet atbrauc uz šejien. Un tad šeit veic operāciju. Droši vien, ka pat diezgan bargu naudu. Vai ne? Ne, par finansēm šobrīd es negribu runāt tikai par būtību. Bet es gan gribu. Es tūlīt parādīšu vienkārši. Te jau tikko tas izlec, tas raksts, jā. Kur ta bija? Reku. Polijā arestē tātad sievieti par mēģinājumu pārdot 56 cilvēku miers. Jā, tas ir melnais bizness. Jā. Tas ir melnais. Bet šeit mēs runājam ka Latvijā tas ir nostiprināts ar likumu. Jā, bet tas neizslēdz to, ka ir arī melnais. Nē, protams, ka tas neizslēdz. Jā. Un ja jau Ukrainā tas tā ir, tad kāpēc pie mums nebūtu? Ja Ukraina ir korumpētākā laikam valsts skaitījās pasaulē, tad mēs esam 2. vietā. Halo! Ja? Es nezinu, kurā vietā mēs esam. Esam pēc dažādiem datiem. Bet traģiskākais jau ir tas, ka mums likumdošana atļauj cilvēku tiešām aizliest rezerves daļās. Jā, tieši tā. Un tam mēs arī, mīļie, visi šeit dzīvojam. Mēs esam rezerves daļu bode. Īsāk sakot. Un paskatīsimies tālāk. Tātad par Latvijas transplantācijas centru informācijas, protams, nav daudz, tikai cik viņi paši raksta. Viņi tiešām strādā ļoti profesionāli. Bet ir vēl tāda ļoti interesanta lieta, ka te darbojās tāds Balta transplant organizācija. Cik es saprotu, ka Latvijas transplantācijas centrs ir zem šīs organizācijas. Tā nav Latvijas organizācija. Mēs varam paskatīties nākamo slaidu. Tātad zinātniskajā literatūrā nav pieejami plašākai sabiedrībai un parastiem cilvēkiem raksti par šo lietu, bet vismaz no tā mazā informācijas apjoma, kas ir pieejams, mēs varam redzēt, ka tātad kopš 1992. gada visi skaitās potenciāli orgānu donori. Un 1996. gadā sāka darboties tāda organizācija kā Balta transplant. Jā. Un tātad Latvijā ir tikai viena maza birojs. Te ir arī interesanti, ka jaunākas raksta diemžēl nav, bet 2007. gada rakstā, kurš bija par 2006. gada, es runāju par zinātniskiem rakstiem. Tā tad ir rakstīts, ka 46% no donoriem bija ar smadzeņu nāves diagnozi, un par to mēs runāsim. Un 54% bija, kuriem bija apstājusies sirdsdarbība. Un tieši tāpēc šodien tā kārtīgi izrunāsim šos divas lietas, jo valda tāds mīts sabiedrībā, ka donors ir tas, kas nositās. Bet es jums gribu pateikt šodien skaidri un gaiši, ka cilvēks, kurš nositās, un ja viņam blakus nav mediķa neviena, nav, kas viņu uztur pie dzīvības un nav brigāde, viņa orgāni transplantācijai neder. Bet no viņa vēl var paņemt tautas. Piemēram, Nē, nevar. Kāpēc ne? Ja viņš ir miris, tad viss, jā? Principā, jā. Bet te ir ļoti interesanta spēlēšanās ar likuma normām, ar sekundēm, ar minūtēm. Princips ir tāds, ka cilvēku vajag uzrakstīt kā mirušu, un pēc tam viņa ķermenī, principā sirdi un orgānus reanimē viņa ķermenī. Bet viņš ir pierakstīts kā miris, un viņam principā ir pukstoša sirds viņa ķermenī, kura tiek izgriezta. Jo to sirdi uztur.
Un mehānismu, kā to var izdarīt, mēs parunāsim, jo līķis neder orgānu, tieši kā orgānu donors neder. Un nevajag jaukt orgānus un audus. No līķa arī ir daudz lietas, ko var izņemt. Kaulus, cīpslas, ja mēs varam teikt attīstītākās vai varbūt vienkārši mežonīgākās valstīs, kur ir lielāka, teiksim, tā medības uz audiem, tur ņem arī ādu, ņem arī acis, ņem arī taukus. Jā. Bet principā tas ir milzīgs bizness, par ko netiek runāts, bet par to vajag runāt. Jā, un es te cits starpā gribēju iestarpināt. Es zinu vienu gadījumu Latvijā, kad radiniekiem 8 gadus netika atdots cilvēku līķis, jo morgā bija pazuduši kauli. Jā, bet tas ir interesanti, vai ne? Tāpēc, ka pēc Latvijas Republikas likumdošanas sanāk, ka ja viņš nebija atteicies no... To visu varēja ņemt? Jā, principā jā, un mēs arī apskatīsim, kā tas mums ir vēsturiski bijis. Viņš bija atteicies? Nu, vienīgais. Jā. Varbūt bija atteicies, nu jā, tad nevar. Un tad mēs varam parādīt, ir 2 tādi jautājumi, ko mēs jau izrunājam. Tātad, vai orgāni no līķa ir derīgi transplantācija dzīvai personai? Nē, nav derīgi. Orgāni nav derīgi. Audas var ņemt, kaulas var ņemt, kaut ko tur mēģināt, bet orgāni nav derīgi no līķa. Un vai līķi ir iespējams mākslīgi elpināt un nodrošināt tam asins cirkulāciju? Tas ir 2 jautājumi, ko katram vajag padomāt pie sevis, aizdomāties par būtību. Jo šobrīd tātad orgānu transplantācijas propaganda ir tāda, ka orgānus ņem no miruša cilvēka. Un balstās uz 2 principiem. Tātad smadzeņu nāve tāds jēdziens. Jā, smadzeņu nāve un miris donors. Un tad cilvēki iedomājas, ka kāds tur nositās, tad viņam atbrauca tur pēc stundas pakaļ, un tad viņu... Nē, tā nenotiek. Tā nenotiek. Un te mēs varam izlasīt Pēteris Apinis, ļoti populārs ārsts Latvijā. Viņš perfekti to propagandu atspoguļo šajā teikumā. Mēs varam izlasīt. Patīk kādam vai ne, bet cilvēks ar smadzeņu nāvi ir miris. Pat ja viņa vietā elpošana un vai asins cirkulācija nodrošina aparatūru. Sāksim ar to, ka paciente, par kuras nāvi tik dedzīgi satrauc dzeltenā prese, bija ar diagnosticētu smadzeņu nāvi. Nekad, nekur pasaulē neviens cilvēks pēc smadzeņu nāves nav spējis patstāvīgi funkcionēt. Mēs varētu arī parādīt, kāds ir tā propaganda, ko starp citu transplantācijas video tas bija tas pirmais. Jā. Paņemam nost tagad monitoru. Tūlīt atradīsim viņu. Tātad tiek apgalvots, ka nekad nekur pasaulē neviens cilvēks pēc smadzeņu nāvis nav spējis pastāvīgi funkcionēt. Tātad pamats ir tāds, ka viss, ja cilvēkam ir iestājusies smadzeņu nāve, tad viņš ir miris. Rādam video, jā? Rādam, jā. No one has ever woken up from brain death. Unfortunately, many people, including journalists, use the terms coma, vegetative state, brain death, and brain damage interchangeably. And this confuses people. But now you know better. Coma is not brain death, and brain death is not coma. Brain death is death. And the living organs, if donated, can save 8 other lives. Organ donation saves lives. Pirmais, ko es gribu par šo video, tātad šeit tiek apgalvots, ka koma, veģetatīvais stāvoklis nav tas pats, kas smadzeņu nāve, ka smadzeņu nāve ir nāve. Un, ka tātad, ja iestājas smadzeņu nāve, living organs, dzīvi orgāni, ja? Dzīvi orgāni var noderēt 8 citiem cilvēkiem. Tātad no viena cilvēka mēs varam dabūt priekš 8, nevis mēs, nedod. Viņi var dabūt 8 citiem cilvēkiem, principā, orgānus.
Bet tagad mēs varētu, tātad, ja tiek apgalvots, ka neviens nekad nav pamodies, kāpēc mēs vispār šodien runājam par to? Jo pavisam nesen tiešām kāds cilvēks ņēma un pamodās, kad viņu transportēja uz operāciju zāli, un mēs varētu parādīt to video jā. Kur Amerikā par to runāja. Tas bija šis te. Jā. Tūlīt atvēršu. Tad tas ir viens raidījums, daļa no viena raidījuma, kur mēs jau rādījām, bet tad attiecīgi to mēs arī tagad palaidīsim. Tas konkrēti, par kur viņš piemin konkrētu gadījumu, kad cilvēks ir nesen pavisam tas notiek. Jā, rādām video. There have been numerous people, including, of course, children, who have woken up and proceeded to make full recoveries after their families were told that they were brain dead. And as murderous doctors and nurses prepared to harvest their organs and send them to the highest bidder. In Kentucky, there's a man called T.J. Hoover II. He was being prepared for organ harvesting after doctors told his family that he was brain dead from a drug overdose. But as he was being wheeled to the operating table, his family said that he opened his eyes, that he started looking around. So the doctors then told them that this was just a common reflex and, nothing to worry about. But then things got even crazier when Hoover started crying and thrashing his body around. Doctors still said that he was brain dead. They started pumping him full of sedatives and moving forward with their plans to harvest his organs. And it was only after multiple employees refused to take part in this procedure that it was finally stopped. And today, guess what? T.J. Hoover II is still very much alive. He's now up and he's moving around. Hell, he even danced at his sister's wedding this year. And he has started to make what looks like is going to be a full recovery. Take a look. God is in this story. God is in the details. Even in the broken hearts he holds. You want to tell him thank you for the hat while you're flipping him off? For the hat. Yeah. The hat I got on. Yeah. That piece. It's starting to clear up some. It is. I don't know what is happening, but I like it. It's weird. For the first time in your life, what? It's color. I don't know how to explain it. Did you say you're at peace? Yeah. I'm at peace. I love it. What is it? That's the big man, bub. Yeah. You're a little clearer. I'm a little clearer. Yeah. Ko es varu pateikt par tādu patulkošu nedaudz? Tātad žurnālists stāsta, ka vairāki cilvēki, ieskaitot bērnus, ir arī Amerikā tādi gadījumi bijuši, kad bērni pamostās pēc tās saucamās smadzeņu nāves un pat ir, kas ir pilnīgi atkopušies. Pilnīgi funkcionēt kā normāli cilvēki var, un šeit bija konkrēti gadījums par vīrieti no Kentucky, kurš pēc narkotiku pārdozēšanas nonāca slimnīcā un viņam konstatēja smadzeņu nāvi. Un, principā, veda uz orgānu izņemšanas operāciju, bet viņš atvēra acis un viņa... Un ārsts teica, ka nē, tas ir refleks. Refleks, jā, tas ir refleks, bet, tad viņš sāka raudāt, un tad viņš sāka, kustēties, bet tas tāpat netraucēja tajiem, kas pieņēma lēmumu, netraucēja turpināt, un viņi sāka jau viņam pielietot sedācijas līdzekļus. Bet patiesībā pārtrauca visu šo procedūru tikai personāls, kurš atteicās piedalīties. Tas, jo cilvēks pats atradās jau uz operācijas galda un nevarēja to izdarīt. Bet tad, kad daļa personāla atteicās
piedalīties tādā operācijā, tad viss. Tad, līdz ar to šim vīram ir izglābta dzīvība, un viņš tagad jau pat dejoja savas māsas kāzās un izskatās, ka pilnīgi atkopsies. Un tas gadījums samērā nesen notika, bet mēs parunāsim, kā tas var būt. Man radās cits jautājums. Vai Latvijas, kā viņš tur saucās, transplantācijas centrs vai transplantoloģijas centrs, ir tāds personāls, kurš šādi atteiktos? Vienkārši jautājums. Un vai tādi gadījumi Latvijas transplantoloģijas centrā jau nav bijuši? Ja tādi Latvijā gadījumi būtu bijuši, tad kā mēs par viņiem uzzinātu? Par tiem neviens neuzzinātu. Kā mēs par viņiem uzzinātu? Bet jebkurā gadījumā, ja pat viens cilvēks ir atmodies no smadzeņu nāves, kas skaitās viss nāve, jo principā šobrīd smadzeņu nāve ir definēta kā nāve. Un paskatīsimies, kā tas tā var būt. Mēs varētu parādīt. Tātad, kā vispār radās šāda definīcija? 1968. gadā 13 vīri Harvardas medicīnas skolā izdomāja, ka vajag mainīt nāves definīciju. Man lasīt? Jā, droši. Mūsu galvenais mērķis ir neatgriezenisku komu definēt kā jaunas nāves kritēriju. Ir divi iemesli, kāpēc nepieciešama šī definēšana. Pirmais. Reanimatīvo un atbalstošo mēru uzlabojumi ir noveduši pie apgrūtinošiem mēģinājumiem glābt tos, kuri ir bezcerīgi ievainoti. Dažkārt šiem mēģinājumiem ir tikai daļēji panākumi, kur rezultāts ir indivīds, kuram sirds turpina sisties, bet smadzenes ir nenovēršami ievainotas. Tas ir liels sloks pacientiem, kuri cieš no pastāvīga intelekta zuduma, viņu ģimenēm, slimnīcām un tiem, kuriem nepieciešams slimnīcas gultas, kas ir jau aizņemts ar šiem komatozajiem pacientiem. Otrais iemesls. Novecojuši nāves definīcijas kritēriju var novest pie strīdiem transplantācijas orgānu iegūšanā. Protams, ka var novest pie strīdiem, jo ja tas cilvēks, ja viņu vienkārši nodefinē par mirušu, viņš nav miris, viņu nodefinē par mirušu, tad likuma priekšā viss ir likumīgi. Bet mēs jau runājam par būtību. Tātad, principā, šie 13 vīri, kas izdomāja mainīt nāves definīciju, paši pasaka, ka cilvēks nav miris, viņš ir komā, un viņš ir smagi ievainots. Lūk, un šī definīcija bija vajadzīga orgānu transplantācijai. Un kas ir vēl interesanti, tas ir dokuments, to var zinātniskajā literatūrā atrast, un parasti zinātniskās literatūras dokumentiem ir ļoti daudz atsauces uz citām zinātniskajām literatūrām, bet šajā gadījumā ir atsauce uz pāvesta Pija 12. runu. Vienīgā atsauce. Tāpēc es uzskatu, ka šis ir, nevis es uzskatu, bet tas ir patiesībā tā, ka tiešām šī nāves definīcija ir sociāls konstrukts, nevis bioloģiska parādība vai medicīniska. Es tikai piebildīšu, ne jau vēl tieši 13 vīru grupa. Starp citu. Jā. Un mēs nebūtu par to tik dziļi aizdomājušies, ja nebūtu tāda anestezioloģija no Amerikas. Mēs varētu parādīt doktore Heidi Klesik, kura ir arī izdevusi grāmatu The Brain Dead Fallacy, kura arī sāka runāt, tās skaļi sāka runāt un veltīja principā savu dzīvi, lai izgaismotu šo jautājumu. Un es ieteiktu, šeit jūs redzat atsauces uz konkrētiem YouTube, pat var atrast viņas video, kur viņa izskaidro no medicīniskā viedokļa. Nevis vienkārši no emocionālā, bet no medicīniskā viedokļa, kā šis mehānisms darbojās. Un būtība ir tāda, ka ar šo smadzeņu nāves definīciju ir bijušas lielas problēmas, jo 1981. gadā Amerikā tātad pieņēma tādu likumu, ka smadzeņu nāve tas ir pilnīgi visu smadzeņu funkciju zudums. Pilnīgi visu funkciju zudums. Bet bez tam ir arī pētījumi vairāki, un konkrēti šeit mēs redzam dažus doktoras Heidi Klesika argumentus, kāpēc smadzeņu nāve nav nāve.
Un šeit pieņemsim šie dati, ka 20% no testētajiem cilvēkiem ar diagnozi smadzeņu nāve saglabājusies. Es teiktu, encefalogrammas aktivitāte. Jā, tā tad ir saglabājušies elektriskie signāli smadzenēs vienkāršiem vārdiem. Un vairāk kā 50%, patiesībā 50 līdz 84% no cilvēkiem, kas oficiāli tagad skaitās miruši, kuriem var rakstīt, ka viņš ir miris, ir funkcionējošs hipotalāms. Un hipotalāms ir smadzeņu daļa, kas atbild par temperatūras regulāciju, elektrolītu balansu, seksuālo dziņu, miegu, sāpēm un apziņu. Smadzenes nav pilnībā mirušas. Un līdz ar to šobrīd un šis viss kāpēc tika atklāts, jo Amerikā par šo, kā mēs redzam, ir diskusijas atklātas atšķirībā no Latvijas. Un 2008. gadā tur tika sasaukts prezidenta koncils, kurš par vairākiem strīdīgiem medicīnas jautājumiem skatījās principā, izvērtēja šos jautājumus. Un tieši šī koncila laikā šie dati nāk no koncila. Un tātad viņiem bija divi varianti. Vai atteikties no neiroloģiskajiem parametriem vispār, ka mēs nevaram balstīties uz neiroloģiju, lai konstatētu nāvi. Vai otrs variants, vajag izdomāt jaunu definīciju un pielāgāt. Un kā jūs domājat, ko viņi izvēlējās? Un kāpēc viņi izvēlējās? Viņi izvēlējās tāpēc, lai orgānus vajag iegūt. Smadzeņu nāves skartiem cilvēkiem bieži notiek dzīšanas procesi, organisma cīņa ar infekcijām. Tie reaģē uz orgānu izņemšanu. Ir gadījumi, kad kritiski ievainotas gaidībās esošas sievietes ar diagnosticētu smadzeņu nāvi, vēderā līdz galam izaug bērniņš un tas dzīvs tiek piedzemdēts. Wow. Un tad man ir jautājums, vai mēs to cilvēku, kurš atrodas, es teikšu nevis miris, bet ļoti smagā stāvoklī reanimācijā, mēs viņu vienkārši norakstam uz papīra miris un izgriežam viņam orgānus. Jā, tieši tā. Acīm redzot, tā tas izskatās. Jo, ja mēs jāsaprot, ka tas ir smagā stāvoklī cilvēki, kuriem ir nepieciešama reanimācijas palīdzība, bet, tad, protams, te ir daudzi filozofiski jautājumi, vai vajag tādus cilvēkus uzturēt, vai nevajag tādus cilvēkus uzturēt, bet, bet vai viņus drīkst atzīt par mirušiem? Vai viņi ir miruši, tas ir galvenais jautājums. Jo mums jau saka, ka no mirušiem donoriem mēs ņemam nevis no smagi ievainotiem, nevis no... Būtībā es teikšu tā, ka, ja mēs skatāmies no tāda tīra filozofiskā viedokļa, tad nevienam dzīvam cilvēkam nav tiesību kādu citu pateikt par citu cilvēku, ka viņš ir miris. Tādas tiesības ir tikai Dievam. Tas tā, piebildi. Ja viņš nav miris, protams. Jā. Bet mēs redzam, ka ir cilvēki, kas ir pamodušies tieši šī iemesla pēc, kad, ja ir mājā, pieņemsim, elektrība, ko mēs sakam, kad visi signāli smadzenēs notiek, un ja ir īsts savienojums, un pieņemsim, elektrība pazūd, un pazūd līdz ar to visas funkcijas, visas iekārtas vairs nedarbojas, kuras darbinās ar elektrību, tas nenozīmē, ka iekārtas ir aizgājušas bojā, ka vadi ir aizgājuši bojā. Es gribu, lai jūs to saprotiet. Un, principā, un tas ir ļoti interesanti, ka tātad cilvēks tiek uzrakstīts par mirušu, tiek veikti reanimācijas pasākumi nevis cilvēkam, bet orgāniem. Viņi darbojas vēl funkcionē cilvēku iekšēnē, izņemot smadzenes, jo smadzenes nevar pārstādīt. Un tad šie orgāni tiek izņemti. Tad man ir jautājums, kas tad izsauc cilvēka nāvi? Īsto nāvi. Un es gribētu, lai Latvijā vispār sākas diskusijas par šiem jautājumiem kā tādiem. Un mēs varētu paskatīties arī ministra kabineta noteikumus numur 70, jo tie ir, varētu teikt, mani vārdi, bet izlasām, ko tad 2.10 punktā rakstīts, tad tas ir noteikumi par cilvēku orgānu izmantošanu medicīnā. Cilvēka ķermeņa daļa, ko veido dažādi audi, kuri saglabā savu struktūru, apasiņošanu un spēju attīstīt fizioloģiskas funkcijas augstā autonomijas līmenī. Kā arī orgāna daļa, ja to paredzēts izmantot cilvēka ķermenī, tādam pašam nolūkam kā orgānu kopumā, un ja tā saglabā struktūru un apasiņošanu. Lūk,
Ja ir runa par orgāniem, orgānu transplantācija, viss tas ir orgāns, kuram ir saglabāta struktūra un apasiņošana. Vai līķiem ir apasiņošana? Lūk. Un tad pievērsīsimies tātad, kā mums tieši likumdošanā ir atrunāts šīs lietas par smadzeņu nāvi. Paskatīsimies. Tātad... Smadzeņu nāves konstatēšanai nepieciešamo izmeklējumu rezultātus un faktu par smadzeņu nāves konstatēšanu norāda pacienta galvas smadzeņu nāves diagnostikas kartē. Turpmāk karte. Karti, kā arī galvas smadzeņu angiogrāfijas, 12 kanālu elektroencefalogrāfijas vai galvas smadzeņu asinsvadu doplerogrāfijas izmeklējumu aprakstu ar atzinumu, ja attiecīgais izmeklējums ir veikts, pievieno pacienta medicīniskajiem dokumentiem. Ko mēs izlasījām? Es pateikšu vienkāršiem vārdiem. Principā mēs izlasījām to, ka tie visi precīzie izmeklējumi, ja? Un tur nosaukumi ir sarežģīti, bet būtība ļoti vienkārša. Tātad angiogrāfija un doplerogrāfija, tas ir asinsvadu stāvokļa noteikšana un vienkārši nosaka, jā. Nosaka, kā... Tad angiogrāfija, ja? Asinsvadu izmeklēšanas metode tiek analizēts asinsvadu stāvoklis. Elektroencefalogrāfija, galvas smadzeņu izmeklēšanas metode, kas reģistrē smadzeņu bioelektrisko aktivitāti. Un doplerogrāfija, dupleksā skenēšana dupleks, ir galvas un kakla asinsvadu izmeklējums, kura laikā reģistrē asins izplūdumus vienu virzienu un ātrumu. Jā. Izmeklējuma rezultāti neirologam sniedz medicīnisku vērtīgu informāciju par asinsvadu vispārējo stāvokli un ļauj noteikt asinsvados radušās pārmaiņas. Tā, lūk. Jā. Latvijas Republikas likumdošanā nav paredzēts punkts, ka šos izmeklējumus obligāti ir jāveic. Jo, kā mēs attiecīgais izmeklējums ir veikts. Tas ir tā. Ja attiecīgais izmeklējums ir veikts, bet ja speciālistam viņš paskatās un nosaka pēc ļoti vienkāršām metodēm, 21. gadsimtā neizmantojot kaut kādas skenēšanas, viņam ir pilnīgi skaidrs, kad ir iestājusies smadzeņu nāve, nenoskenējot smadzenes reāli, tad viņam tas nav jāveic. Un tas ir likumīgi. Tas ir kaut kur jau dzirdēts, kad es zinu, ka tas ir tas un viss, un punkts. Un pēc tam analīzes uzrāda, nav tas, Labi, bija līdzīgi. Paskatāmies tālāk arī šos pašus noteikumu 215. punkta 6. Jā, pēc pacienta smadzeņu nāves konstatēšanas pārtrauc pacienta sirdsdarbības un gāzu apmaiņas plaušās uzturēšanai izmantot tos reanimācijas vai intensīvās terapijas pasākumus. Izņemot gadījumu, ja mirušais ir potenciālais orgānu donors. Un smadzeņu nāves laiku, kā mirušā cilvēka nāves iestāšanās laiku, fiksē kartē un medicīniskajos dokumentos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību. Tadām! Tātad es ceru, ka jūs saprotiet, kas te ir rakstīts. Principā te ir rakstīts, ka mediķis ieraksta, ka ir iestājusies smadzeņu nāve un cilvēks ir miris. Likuma, bet cilvēks skaitās miris. Izņemot gadījumu? Nē. Cilvēks skaitās miris. Cilvēks skaitās miris. Tad cilvēka nav. Nē, cilvēks ir, bet cilvēks skaitās miris, un tad viņu var atvērt un izņemt viņam orgānus. Un tālāk mēs paskatāmies jau konkrēti kaut ko konkrētu, tātad lietas, kas šajā kartē ir jāatzīmē. Bet šeit ir arī uzsvers uz to, ka ja kādu no klīniski neiroloģiskajiem stāvokļiem objektīvi nav iespējams izvērtēt, veicama galvas smadzeņu angiogrāfija. Tātad tikai tād, ja speciālists uzskata, kad nav iespējams izmeklēt, vai viņam nav iespējams noteikt, vai viņš nav pārliecināts, tad vajag veikt to precīzo mērījumu, lai noskaidrotu vispār, kas galvas smadzenēs notiek jau. Bet man vienkārši šitas tagad tā. Pieņemsim, cilvēks nonāk slimnīcā. Jā. Pieņemsim, viņam iestājās šī smadzeņu nāve. Viņam tiek uzrakstīta smadzeņu. Viņa tiek uzrakstīta. Un viss, un viņš ir automātiski uzreiz, ja viņš ir vesels un tā tālāk, un vienā gabalā viņš kļūst par orgānu donoru. Jo viņu var uzturēt
gan elpināšanu, gan Tieši šķirvis, tā. ja? Nē, Un tas tad tiek griež darīts. ārā. Tad zvanu šitiem te uz LTC, un tie brauc un šķēr Kā ārā, tad tā ja? schēma ir, to es nezinu. To operatīvie darbinieki noteikti labāk zina, vajadzētu viņiem zināt. Bet, principā, tā izskatās. Un kur man ir garantija, ka Latvijas medicīnas iestādēs nestrādā cilvēki, kuri par zināmu samaksu būtu gatavi uzrakstīt to, ka ir tā smadzeņu nāve iestājusies? Kur tieši man ir garantija? Principā līdz šim nevajadzēja tādas garantijas, jo cilvēkam pasaka, ka jūsu radinieks ir, ja cilvēku sazvana, un principā tas arī tika darīts, ka jūsu radinieks ir mīris, un viņi pasaka mīris. Viņiem ir tiesības likumīgas pateikt, ka viņš ir mīris, bet elpināšana notiek un sirdsdarbība notiek, un pēc šīs diagnozes viņš, viss. Tajā brīdī, kad uzrakstas aizpilda smadzeņu nāves karti, tad cilvēks ir skaitās miris. Un tie nav tukši vārdi, lūdzu, paskatāmies. Tātad šeit ir oficiāls buklets, internetā pieejams, mājaslapā Transplantācija LV, kur ir orgānu iegūšana no donoriem pēc nāves konstatācijas. Tātad kopējo potenciāla orgānu donoru uzturēšanas principi ir tādi, ka terapijas taktikas maiņa no uz pacienta vērsta ārstēšanu uz orgānu vērsta terapija pēc smadzeņu nāves diagnostikas. Jā, un tad tālāk mēs redzam, kā tas viss tur. Tālāk ir arī šo schēmu vajadzētu tomēr paskatīties smalkāk, jo tātad potenciālais orgānu donors izlasam, kas tas ir. Pacients ar smagu galvas smadzeņu bojājumu ir uzsākta vai plāno uzsākt galvas smadzeņu nāves diagnostikas karti vai citu orgānu bojājumu, kas nav savienojams ar dzīvi. Informē Latvijas transplantācijas centru, pārbauda, kā kontraindikācijas donoru reģistru veids nepieciešamās analīzes. Šī posmā, bet jo tiešām slims, infekcijos, un ir vismaz kaut kādi 10 punkti. Bet viņš tiek turēts šobrīd šī posmā, viņš tiek turēts, tā kā tiek turēts kā donors, dzīvs, kā jau es teicu, no līķa nevar izņemt priekš transplantācijas vispār. Protams. Un elpinācija, un tātad šeit ir ļoti svarīgi saprast, tātad ir 2 ceļi, kā cilvēku, principā šī schēma pati par sevi visu parāda. Tātad smadzeņu nāves konstatācija ir iespējama, tad viss ir kārtībā no viņu prāta, un tad viņi vienkārši visu izdara pa posmiem. Bet ir gadījumi, kad smadzeņu nāves konstatācija nav iespējama, un atliek otrs variants – orgānu donācija pēc sirdsdarbības apstāšanās. Un mēs paskatāmies nākamo slaidu, jau konkrēti, kā tad tas notiek. Un šī ir ļoti svarīga tabula. Tātad skatāmies pirmo ailīti. Tātad kategorija, kad sirdsdarbības apstāšanās ir nekontrolēta. Teiksim tā, cilvēks, kā klasiski, minēsim klasisko piemēru, traucās lielā ātrumā ar motociklu, nositās, palika guļam, atbrauca un nokonstatēja, ka viņš ir beigts. Un paskatāmies labajā pusē, akceptējams tikai kā auda donors. Jā. Tā kā šajā vietā mēs lūdzu izbeidzam šo mītu, par nositušajiem orgānu donoriem. Tādu nav viss. Jo šī tabula skaidri parāda, ka par donoriem der tikai tie, kas ir miruši medicīnas personāla klātbūtnē. Un tātad te ir nekontrolēta sirdsdarbības apstāšanās otrā kategorija, bet medicīnas personāla klātbūtnē. Un nosākās donoru uzturēšana, lai orgāni būtu derīgi. Bet kas ir vēl šokējošāk, 3. un 4. punkts, Sagaidām. Kontrolēta sirdsdarbības apstāšanās. Cilvēks ir smagā stāvoklī, un mediķi skaidri zina, ja viņi atslēgs, pieņemsim, elpināšanas tos aparātu, tad viņam tā sirds tiešām tajā brīdī apstāsies. Un tur būtu jāmeklē precīzāk, bet es zinu, ka Amerikā ir 120 sekundes pēc sirdsdarbības apstāšanās, kad var pierakstīt, ka viņš ir miris, un tad viņi to sirdi atdzīvina.
Bet ieraksts, kad cilvēks ir miris, jau ir uztaisīts. Un principā tā sirds tiek atkal, viss, kā jau mēs iepriekš lasījām, vērsta tā visa darbība tiek uz orgānu uzturēšanu. Nevis uz cilvēka glābšanu, bet uz orgānu uzturēšanu. Un tad jau to sirdi arī dara visu, lai viņa nezaudētu skābekli un savas darba spējas. Un lūk. Pēkšņi mēs sagaidām sirdsdarbības apstāšanās smadzeņu nāves laikā, pirms ir uzsākta orgānu konservācija. Tā ir kontrolēta un kontrolēta, jā. Tāda ir tā sēma, kā tas notiek. Īsumā, tātad 2 varianti, kā cilvēks var kļūt par reāli par donoru. Tātad pirmais viņam uzraksta smadzeņu nāvi, un tad nav nekādu problēmu iegūt orgānus. Otrais pagaida, kad viņam apstājas sirds, noteikts periods paiet, tad to sirdi reģistrē viņu kā sirdsdarbības apstāšanās viņam notika, tad reanimē sirdi pašu, un tad jau veic visas vajadzīgās procedūras, lai to sirdi izņemtu. Un nekādi kaut kur nositušies cilvēki, kad kaut kad pie viņiem atbrauc palīdzība, nav nekādi... Tikai audiem, jā. Jā. Skatāmies tagad, ko raksta paši par... principā to arī raksta. Varam izlasīt. Mīts par orgānu donoriem kļūst tikai motociklisti, kur pārāk lielā ātrumā traucas pa ielām un pēkšņi iet bojā. Patiesība. Iet bojā. Patiesība. Bieži vien par orgānu donoriem kļūst cilvēki, kuri pārcietuši asins izplūdumu galvas smadzenēs vai plašu insultu saslimšanu, kas nosproco asins piegādi lielai daļai smadzeņu, dēļ kā tās iet bojā. Tāpat smadzeņu nāves iemesls var būt galvas smadzeņu trauma, dēļ kā radies neatgriezenisks bojājums. Protams, arī motociklistiem negadījuma rezultātā var būt izteikti smagi smadzeņu bojājumi, kur dēļ var iestāties galvas smadzeņu nāve. Taču visbiežāk par orgānu donoru kļūst cilvēki, kuriem ir noticis smags un neatgriezenisks galvas smadzeņu bojājums, neatkarīgi no bojājuma iemesla. Galvas smadzeņu nāve, kuras iemesls ir galvas trauma, ir tikai 10 līdz 20% no visiem donoriem. Tā lūk. Jā. Skatāmies tālāk, ko saka ministra kabineta noteikumi numur 70. Tad daudz te ir drošībā. Ne mūsu skatītāji. Gribētu pateikt to, ka tiešām par donoru kā tādu der diezgan vesels cilvēks. Ir vesela virkne punktu, kas ir atrunāti šajos ministru kabineta noteikumos, kādēļ cilvēks neder par donoru, ieskaitot infekcijas slimības, ieskaitot slimošanu ar HIV. Un, ja kādam ir interese, var 51. punktu izlasīt visu. Bet es gribu vērst uzmanību, ka 51.10. punktā ir teiks, ka nesen veikta vakcinācija, izmantojot dzīvus novērtus vīrusus, saturošas vakcīnas. Tātad šīs grupas cilvēki, kas ir nesen vakcinējušies, par donoriem neder. Vai, kā viņam ir paveicies, vai ne? Vai tieši otrādi? Tātad vakcinēts neder par donoru. Īsāk, īsi un vienkārši. Tātad, ir vieliņa pārdomiņām, jā. Tas ir ministru kabineta noteikumos rakstīts, to es neizdomāju. Līdz ar to, protams, to mēs grūti pierādīt, ir oficiāli tāda informācija, bet principā, ko tas nozīmē? Tātad pēc milzīgajām visām vakcinācijas kampaņām un visu citu, no vienas puses tiek ļoti spiest uz vakcinēšanās kampaņām, no otras puses labi ir zināms, ka šādas personas vairs nekad, ne jau nekad, bet principā nav labi donori. Un tas veicina cenas pieaugumu. Jā, tas ir tas, ko mēs jau runājām, jā, ka tur ir tā pacēlies, tagad tie cipari pacēlušies, bail pat domāt. Jā. Labi, skatāmies nākamo, ko viņi paši raksta par nākamo mītu. Mīts. Ja kļūšu par orgānu donoru, man var nesniegt palīdzību, kad tā būs nepieciešama. Patiesība. Piekļuve informācija par cilvēku izteikto gribu par orgānu ziedošanu pēc nāves ir tikai pavisam dažiem cilvēkiem. NTKD speciālistiem, ārstējošiem ārstiem nav pieejas donoru reģistra datiem, un katrs pacients tiek ārstēts saskaņā ar ārstēšanas vadlīnijām. Informācija par pacientu dzīves laikā izteikto gribu orgānu ziedošanā ir pieejama tikai
NTKD koordinatoriem, kuri nevienā posmā nav iesaistīti pacientu ārstēšanā vai galvas smadzeņu nāves diagnostikā. Šīs informācijas iegūšana tiek stingri uzraudzīta un kontrolēta, un tās iegūšana pirms pacienta galvas smadzeņu nāves konstatācijas uzsākšanas nav pieļaujama. Tādējādi ir izslēgta jebkāda iespēja šādai informācijai piekļūt nesankcionēt. Un tagad paskatāmies uzreiz nākamo slaidu, kur mums ir neliels atkārtojums, ko jau mēs runājām. Jā, kas tad var piekļūt? Kuras iestādes redzēs izteikto gribu? Transplantoloģijas centrs, Tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, augstskolu reģistrēta augstākās izglītības iestāde, kura ir saņēmusi zāļu valsts aģentūras izsniegto atļauju audu vai orgānu izmantošanai akreditēt medicīnas studiju programmas vai ārstniecības personu profesionālās pilnveides programmu īstenošanai. Ārstniecības iestāde, kura veids patologu anatomisko izmeklēšanu. Te jau mēs uzreiz minējām, tātad arī Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, arī, principā visas slimnīcas veids patologu. Man liekas, ka viss. Es neesmu pētījis šo tēmatu. Bērnu klīniskā pilnīgi noteikti veids. Diemžēl es to zinu, jā. Jā, tātad arī visi viņi. Un vēl jau, tas loterijas princips te tiek ieviesis, manuprāt, ja, ka, viņi nezina, ārsti nezina un nevar zināt, vai tev tas ķeksītis tur ir ievilkts vai nav ievilkts. Līdz ar to viņi visus šitā ņem priekšā. Jo, sazina, kurš būs pilnā loza. Pagaidi, mēs taču redzam, ka kuras iestādes redzēs izteikto gribu, te taču ir ļoti, ļoti plašs saraksts, kuri redz. Jā, protams. Viņi redz. Protams, bet principā, bet melot mēdījos var vienmēr. Nē, bet doma ir tā, bet nav jau nekāda melu. Neviens jau par to nerunā. Te jau viņi saka, ka nē. Pagad, te ir kaut kāda medicīnas mājaslapa, kuru parastais Latvijas iedzīvotājs nekad mūžā nav lasījis, ieskaitot mani, kur es nebiju lasījis nesen. Un tas nav, kad principā es atvainojos, kurš vispār zināja, ka tas ķeksīts ir jāievelk. Kurš bija informēts par to, ka ir potenciālais orgānu donors? Acīm redzot, līdz tajam tur gadam pāri par 2000 cilvēkiem bija informēti un viss. Droši vien paši mediķi vai kaut kas tam, vai pietuvinātie. Varētu būt. Man tā šķiet. Labi, braucam tālāk. Un tagad paskatāmies, šo gan es ļoti gribu pakomentēt, jo es neesmu speciālists daudzās jomās, tā skaitā medicīnā vispār neesmu speciālists, bet ir viena lieta, kur es esmu speciālists. Un tāpēc es šo noteikti nokomentēšu. Man nolasīt no sākuma? Vismaz sākuma, visa nav jēga. Mīts, mani reliģiskie uzskati aizliedz orgānu ziedošanu. Patiesība. Gandrīz visas reliģijas... Piedod. Atbalsta orgānu ziedošanu un transplantāciju. Piemēram, kristietībā Jēzus ziedoja savu ķermeni, savukārt mēs ar saviem orgāniem varam izglābt vairākas dzīves. Latvijā plaši pārstāvētas reliģijas ne tikai neaizliedz orgānu ziedošanu, bet pilnībā to atbalsta. Visā pasaulē ir tikai dažas reliģijas, kuras neatbalsta orgānu ziedošanu. Piemēram, Japāņu tautas reliģija sintoisms. Tālūk. Tālāk, es domāju, var nelasīt, ja kādam ļoti interesē iepazīties konkrēti ar Rīgas Lutera draudzes mācītāja Linarda Rozentāla personīgajām idejām par šo jautājumu. Bet kāpēc es šo gribēju? Pirmkārt, lūdzu, nestāstiet man, ko man atļauj mana ticība vai aizliedz. Personīgi par sevi, kā cilvēks, kas ļoti labi zina, kas ir rakstīts Bībelē. Es tiešām ļoti labi to zinu, un tur es esmu speciālists. Es varu pateikt, ka ja kāds kristiešu mācītājs vai konfesijas vadītājs saka, ka ja viņš personīgi to atbalsta, tad tā ir viņa personīgā ideja. Bībele to neatbalsta nevienā, nekādā stadijā. Nekāda veida cilvēku upurēšanu, nekāda veida asins dzeršanu. Augstākais, ko Bībele atbalsta, ko mēs varētu saprast, ir asins pārliešana principā. Jo tur rakstīts, ka nav nekā nav augstākas mīlestības par to, ka kāds noliek savu dvēseli par saviem draugiem. Un rakstīts, ka dvēseli mīt asinīs. Bet nekādas cilvēka daļas kaut kur. Un vēl viena ļoti svarīga lieta. Man kā ticīgam cilvēkam pateikt, ka mani reliģiskie uzskati aizliedz orgānu ziedošanu ir pilnīga patiesība, jo pirmkārt, ja orgāns ir paņemts no līķa, ja mēs pieņemam, tad es negribu savā ķermenī līķa sastāvdaļu.
vienkārši negribu. Neko no līķa negribu sevi iekšā. Ne vai tā būtu pārtikas piedeva, vai tas būtu kosmētika, vai tas būtu mani iekšā kāds orgāns. Bet, ja tas orgāns ir paņemts no mirstoša cilvēka, tad vēl jo vairāk. Tad es negribu būt tā cilvēka, nekādā veidā veicināt viņa nāvi. Tā kā lūdzu nevajag man stāstīt vai citiem stāstīt, ko saka reliģija par to. Jo tas ir personīgais kaut kādu kristīgo konfesiju iespējams vai viedoklis, nevis konfesiju, bet pat konkrēta cilvēka viedoklis un nevajag to pateikt, ka visi ticīgie tā uzskata. Tas ir pilnīgi meli. Es teikšu tā, ar tādu naudu, kāda valda šī biznesā, var nopirkt pat mācītājus. Starp citu, viņi nav nemaz tie dārgākie. Tas tā. Bet jā, simboli. Tagad parunāsim par orgānu ziedošanas simboliem, jo visas šīs nesenie notikumi, gan manas ģimenes traģēdija, gan it īpaši, kad es ļoti ilgi pārdomāju, kā var vest jaundzimušo 67 km 3 stundas smagā stāvoklī un kāpēc viņu jāved. Un nevis es uzdūros uz tādu interesantu lietu un gribu arī skatītājus iepazīstināt ar simboliku. Jā, tas ir svarīgi zināt, to tāpēc mēs parādam. Tātad, kāda ir orgānu ziedošanas simbolika? Tātad orgāna nodošana no vienas rokas otrā, šeit jūs redzat sirdi, bet tas nav obligāti sirds, jo principā, kā jau mēs dzirdējām, 8 cilvēkus var izglābt. Tad daudz orgānus var izņemt no cilvēka. Skatāmies tālāk. Tātad orgāna pasniegšana plaukstā vai vienā, vai plaukstās vai plaukstā. Tālāk asins ziedošanas simboli tātad ir sirds pilē vai pile sirdī, jebkurā gadījumā apvienojums no piles un sirds. Un tad paskatāmies tālāk. Un šo es pavisam nejauši uzdūros, kad es pētīju kādām kvalitātes tātad vispār. Un šis ir šāds attēls, ko es nekomentēšu, ir kvalitāte un zem sadaļas kvalitāte un pacienta drošība. Ja vēl pirmos divus mēs simbolus uz kaut ko varam norakstīt, tad pēdējo mēs varētu parādīt. Kas var izdarīt secinājumus, lai izdara paši secinājumus. Es nekā nekomentēšu šo. Un atgādinām, Bērnu kliniskā universitātes slimnīca var piekļūt tiem ķeksīšiem. Protams, viņi ir redzami. Protams. Un varbūt tieši tāpēc ir tik ārkārtīgi jāuzsver, kurš ir vakcinēts un nevakcinēts. Jo manā gadījumā es vienkārši nesaprotu, kāpēc kardiologam ir jāzina, vai mans bērns ir vakcinēts. Redzi, bet tu neaizmirst to, ka ir jau diagnoze nevakcinēts. Mēs esam ar tevi runājuši. Kāpēc tāda diagnoze arī? Tas ir interesants jautājums. Jā. Lūk, tagad pāriesim. Jā, skatāmies. Tagad pie tās naudiņas, pa kuru es teiktu, pa brīdim ieminos, ja? To naudiņu mēs nemaz patiesībā nezinām. Mēs zinām tikai to, ka tos finansē Latvijā valsts oficiālo un iespējams vēl kāds, bet ir ļoti liels arī nelegālais orgāna tirgus. Ir. Un tātad šeit mēs redzam no zinātniskās publikācijas dati, tas ir izdomātie. Tātad 2019. gadā tie bija ap 1,5 miljardi dolāru gadā. Tas ir tas, ko sastāda nelegālā orgāna tirzniecība, un ap 12,000 upuru gadā tas ir cilvēki, kuri kaut kur aizvesti un viņiem izgriezti nelegāli. Viņi noslepkavoti. Mēs te raidījumā runājām par to gadījumu Polijā, kur aizturēja sievieti, kur mēģināja notirgot tās sniegas. Ja? Tas jau arī par šo to liecina. Un kā šai ziņā ir vispār vienkārši lieputrīši tiem te melnajiem. Un ir jau dzirdēts šis tas, ka daži sākuši runāt pēc tam. Bet klausies, traģiskākais ir tas, ka ja mēs jau sākām kara lietai pieskārāmies, tātad Ukrainā 2019. Gadā arī mainīja likumdošanu tieši orgānu ziedošanas. Un principā, lai ieviestu līdzīgu Latvijas sistēmu, bet Latvijā mums ir vispār traģiski. Jo Latvijā mums jau ir sistēma.
Tas viss būs likumīgi, jūs to saprotat? Ja te kaut kas Tas viss ir sāksies, tas likumīgi. ir likumīgi un tas viss būs likumīgi, jo es atvainojos. Kāda kara laikā saziņa ar radiniekiem kaut kur meklēt kaut kādu, Nu, taču kuram aizmirst. stāvēs blakus? Protams, ka nevienam. Un nebūs arī neveselība, nestrādās. Un Nu, kas tik vēl protams, tur ka nebūs? nestrādās, tāpēc jā. lūdzu padomājiet, kāpēc mums šī sistēma ir ieviesta. Nu, lūk, un tātad 10% no visiem transplantiem pasaulē jau šobrīd sastāda nelegālais tirgus. Kā mēs redzam, legālais arī nav visai tīrs un patīkams, bet nelegālais ir pavisam briesmīgs. Un par nelegālo vēl es gribētu pateikt, ka ir tiešām daudzas sabiedrības daļas, kas ir principā ļoti apdraudētas, jo kari arī izraisa un visādas problēmas to migrāciju. Un migrē pārsvarā jauni un veselīgi vīrieši. Un tad pazūd. Un arī Latvijā mēdz pazust, starp citu. Bet, Ļoti regulāri, starp citu. Ļoti regulāri. Es tev saku, ap katru jauno gadu ir kāds, kurš pazūd. Jauns, spēcīgs vīrietis. Viens noslīkst, viens vēl kaut kas. Tas ir tas, ko mēs zinām, Tas ir bet tas, es ko mēs runāju zinām. par cilvēkiem, kuri ir lielu problēmu dēļ vai laimes meklējumos dodās uz svešu valsti, Tur vēl kuriem vieglāk nav pazust, jā. neviena radinieka, kuri nav nekur reģistrēti, kaut kādā veidā šķērso robežu. Un tas ir starptautiskos dokumentos, principā šī problēma jau ir minēta un jau parādās. Tas nav manas fantāzijas. Tāpēc es ieteiktu domāt arī šajā virzienā. Bet, protams, Viņi domā arī citos virzienos. Jā. Jā, ja jau mēs sākām runāt par šīm netīrajām lietām, tad jau runājam, jo vairāk es par to runāt negribu, goda vārds, jo man no visa šī ir slikti, bet vienkārši es redzu, ka neviens cits to negrib darīt, tāpēc mēs pāriesim mazliet, paskatīsimies vēl vienu orgānu transplantācijas aspektu, kas šobrīd notiek pasaulē. Rādam? Parādam, jā. Ģenētiski modificētas cūkas kā orgānu donori. Tālūk. Jā, ja kāds, es pieņemu, ka daudzi nezināja, ka principā kādu laiku jau ir speciāls fermas, kur tiek audzētas ģenētiski modificētas cūkas. Tā kā, kurām ir cilvēka, kaut kāda daļa cilvēka gēnu. Jā, cūkas var ļoti tuvu cilvēkam, jā. Nē, ne tik tuvu, lai varētu staigāt ar cūkas sirdi, bet, labi, vēl sirds es tā pieņemu ir diezgan tālu, pagaidām runā par nierēm, bet principā uz šo brīdi, cik es zinu, ir divi jau tādi gadījumi, kad cilvēkam ir transplantēta, es teikšu, ka ir cūkas niere. Kā redzat, šis ir CNN, tas nav kaut kāds. Ar to nodarbojas nopietni kantori. Nopietni kantori, nopietnās valstīs, Amerikā un Lielbritānijā. Un mums vajag ļoti padomāt, vai mēs atbalstam visas amerikāņu vērtības. Mēs varam parādīt to CNN rakstu, lai visādi rečekas zēni pārliecinās, ka redzēt, ko augšā CNN. Paskatāmies, jā. Jā, rekur ir. Un kas ir interesanti, kad aicina šobrīd arī ziedot tā kā nieri. Dzīvie donori, tie, kas var ziedot, pieņemsim vienu nieri. Protams, bez atlīdzības, un, protams, saņēmējs nezinās, ja tas nav radinieks. Bet šeit, piemēram, ir tāds murgs, kad sieviete, kur bija noziedojusi nieri, pēc tam viņai pārstādīja lūk atpakaļ. Tas bija pirmais tas pacients, kurš saņēma cūkas. Tad viņa saņēma cūkas nieri atpakaļ un, vienkārši cilvēki, lūdzu, izdomājiet katrs to robežu, līdz kurai mēs atļaujam iet sev un līdz kurai mēs atļaujam iet mūsu valstī, jo mums ir spēks. Un ja mums nebūtu spēka, šo informāciju visi zinātu. Bet tā kā līdz šim tas nebija zināms, tad lūdzu, informējiet cilvēkus, lai mēs varam, es teiktu tā, ja mēs varam to apturēt, jo tas ir jāaptur. Mums vismaz ir jābūt tiesībām aiziet uz referendumu un nobalsot, vai mēs visi gribam būt potenciālie donori un mūsu bērni, vai mēs negribam. Tas ir minimālais vispār, kas mums pienākas. Un ja mēs nerunāsim un neizplatīsim informāciju, tad nekad mēs līdz tam netiksim. Jā, pilnībā tev piekrīt. Bet redz, Reksku, nākamais ir tāds interesants, jā.
Pāriesim pie audiem. 2003. gads, jā. Tātad nodalīsim 2003. divas lietas. Beigsim runāt par orgāniem, Jā. jo tas ir atsevišķi. Jau mēs sapratām, no kā viņas var iegūt un kādā veidā. Bet ir tiešām daudz organizācijas, kas burtiski medī līķa sastāvdaļas. Līķu sastāvdaļas. Tas arī ir milzīgs tirgus pasaulē. Un Amerikā šobrīd ir tāda situācija, ka dažās vietās pat nav iespējams veikt tiesu medicīnas ekspertīzi, jo tur jau laužās tās kompānijas, kas grib no šajiem mirušajiem cilvēku ķermeņiem iegūt visādas audus, kaulas, var iegūt taukus, var iegūt ādu, var iegūt. Priekš kam? Es negribu dziļi rakties šajā lietā, jo to es visu nevarēšu pamatot, jo tas bizness nav tik vienkārši, tā atrodams. Zin kā, ja tiek uzskatīts, tas uzskats valda kaut kādiem bagātniekiem, un tad nav tik ellē daudz to bagātnieku. Jā. Varbūt ir. Daudzas no šīm lietām tiek izmantotas kosmētikā, diemžēl. Pieņemsim līķu tauki. Bet jums to kosmētikas kompānijas neteiks. Ziniet, mēs liekam tajos līdzekļos līķu taukus, ziniet. Un riebīgi ir par to runāt, bet arī pārtikas piedevu ražotāji. Izmanto, jā. Kaut gan es nevaru šobrīd to pierādīt, tāpēc es iespējams izmanto, tāpēc es smalkāk nevaru iedzināties tajā, ko es nevaru pierādīt. Bet... es varbūt nolasīšu. Lūdzu, sāk krimināla vajāšana audu tirdzniecības lietā. Konstatēts, ka nosūtīšanai uz Vāciju audu izņemt kopumā no vairākiem 100 mirušu cilvēku. Krimināla lietā faktiski noskaidrots, ka audu no mirušiem izņemti un nosūtīti uz Vāciju komerciālos nolūkos. Par to Latvijā saņemot grāmatvedības dokumentos nefiksētu apmaksu, tādējādi pārkāpjot likumu par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā, kas aizliedz šādu audu nosūtīšanu un izmantošanu komercdarījumos. Izmeklēšanā konstatēts, ka no Vācijas par šiem darījumiem ir saņemt vairāk 100 000 latu, kas pārskaitītu uz viena valsts tiesas medicīnas ekspertīžu centra darbinieku kontu kādā no Latvijas komercbankām. Daļa no šīs naudas summas izmaksāta ekspertiem. Tas Latvijā tātad 2003. gadā. Tāda vēl nebijām ne NATO, ne Eiropas Savienībā. Un bija vēl lati. Bija vēl lati, bet kad mums sākās šī sistēma, kad var bez piekrišanas izņemt? 92. gadā. Viss. Un tas sāka darboties, principā, dažus gadus vēlāk. Un 2003. gadā šī vieta. 100 000, jā. Un lasam tālāk nākamo slaidu. Tā nosūtīšanai uz Vāciju audi izņemt no daudziem 100 mirušu cilvēku. Kā iepriekš aģentūrai Leta atzina kāds drošības policijas darbinieks, Rēzeknē audi izņemti no vairāk nekā 230 mirušiem cilvēkiem, bet Rīgā izmeklēšanas sākumā jau bija noskaidrot 80 šādu gadījumu. Aģentūras Leta rīcībā esošā informācija liecina, ka no 97. līdz 2002. gada nogalē caur kontu, kas pieder Audu bankai, pārskaitīt 265 000 Vācijas marku, 25 700 ASV dolāri un 94 800 eiro. Tā skaitā no 2000 līdz 2022. gada nogalē tiesas medicīnas ekspertiem samaksātas 38 100 Vācijas markas un 12 100 eiro. Un skatāmies tālāk arī par šo pašu izmeklēšanu. 3 mēnešu laikā Rēzeknē tiesas medicīnas centrā dažādi cilvēku kauli izņemt vairāk nekā 15 mirušiem cilvēkiem, un pēdējā gada laikā šis skaits varētu pārsniegt 65 gadījumus. Tas ir gadījums, kad mirušie palīdz dzīvajiem, toreiz sacīja Smirnovs. Pilsētas tā dēvētajā vecajā morgā, kurā Smirnovs strādā jau vairāk nekā 10 gadus, regulāri mirušajiem cilvēkiem izņem dažādi kaulu un locītavas. Bijusi izveidot pat speciālu tabulu, kurā norādīts, kāda vecuma cilvēkiem kādus kaulus un locītavas pēc nāves var izņemt. Izņemto kaulu un locītavu vietā esot liktas koka nūjas. Pārsvarā audi ņemti no mirušiem vīriešiem, jo šādas rīcības pēdas zem garajām biksēm ir vieglāk noslēpt. Pēc kaulu un locītavu izņemšanas tie tikuši transportēti uz Rīgu, bet tālāk uz Vācijas firmu. Interesanti, ar ko beidzās šis krimināla process? Mēs paskatīsimies, ar ko beidzās. Ar neko, vai ne? Šis krimināla process tieši tā.
tika norakts. Un es, Tas ir šis, jā. 2015. gadā viņš tika nobeigts. Te jau, varam izlasīt un pēc tam ECT lietā par miruša vīrieša audu neatļaut izņemšanu no valsts piedzena 16,500 eiro vēl naudu piedzina. Nē, tas te jau ir Eiropas. 2003. gadā drošības policija uzsāka kriminālu procesu pret Tiesas medicīnas centra vadību un amatpersonām par iespējamu nelikumīgu audu izņemšanu laika posmā no 1994. līdz 2003. gadam. Krimināla procesa ietvaros Elberti atzina par cietušo. 2005. gadā krimināla procesa izbeidz noilguma dēļ. Pēc vairākām pārsūdzībām un drošības policijas veiktās papildu izmeklēšanas ģenerāla prokuratūra izbeidza kriminālu procesu noziedzīgu nodarījumu sastāva trūkuma dēļ. Tātad stāsts kopumā ņemot ir tāds. Jā, ģenerāla prokuratūra izbeidza, bet iedomājieties vienkārši simtiem mirušu cilvēku ķermeņu, kuriem vienkārši ir izrauti kauli un sabāstas koka nūjas vietā. Simtiem tūkstoši nopelnīta nauda. Ir zināms, kam viņa ir maksāta. Ir zināms, cik viņa ir maksāta. Procesu vadīja tajā laikā drošības policija. Nevis kaut kāds cilvēks pasūta drošības policija. Nē, jau vēl viņi tagad sauc par valsts drošības dienestu. Bet klausieties, bet drošības policija nevarēja šo procesu izvest galā, jo jūs tajā laikā, tas ir 2003. gads, bija jau tāda mafija tajam visam apakšā. Tur bija tādas naudas, tāda ietekme, kad vienkārši šī lieta tika izbeigta, neviens nav sodīts, un es pateikšu vēl vairāk. Mēs bija uzvārds Smirnovs. Oļegs Smirnovs, reāli darbinieks, ko apsūdzēja drošības policija tajā laikā, viņš turpina strādāt valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā. Kāpēc tu domā? Es nedomāju, kā tas pārsteidz. Bet viņš tur turpina strādāt. Jā. Un šī bija divas Eiropas cilvēku tiesību lietas ierosinātas. Un tāpēc jau mums Latvijā tur sāka kaut ko tur mēģināt izdarīt, bet gala rezultātā izdarīja to, ka tikai šo likumu nostiprināja vēl stingrāku pateisību. Bet lietas beidzās arī paradoksāli. Tātad Elberte, jā, viņa tiesājās, mēģināja ierosināt lietu Latvijā, un tik pie taisnības viņai neizdevās nekas. Bet Eiropas cilvēku tiesību tiesa atzina viņu par cietušo, un no valsts piedzina, tātad pievēršiet uzmanību, 16,500 eiro. Bet kādas summas mēs iepriekš lasījām? Tad pilnīgi oficiālā līmenī šobrīd, un arī tajā brīdī to varēja visu darīt. Un tā peļņa, kas ir iegūta, ir nesalīdzināmi lielāka kā tas piedzītās lietas. Vienīgais, kas varbūt viņiem mazliet nepatika, ka tas viss nāca gaismā, bet principā arī jau tajā laikā tie eksperti pat teica, bet mēs taču neko nelikumīgi nedarījām. Un pēc likuma gandrīz tā sanāk. Jā. Mēs varam parādīt ekrānu. Es iegāju speciāli tiesas ekspertu reģistrā. Oļegs Smirnovs dzīvo un mirušo personu tiesas medicīniskā ekspertīze. Valsts tiesas medicīnas ekspertīzes centrs. Rēzekne, Lūdza, Preļi. Te viņš ir aizfīrēts prom. Vienkārši. Viņš jau bija. Viņš joprojām tur ir. Tā kā tālūk. Jā. Tik vienkārši. Nu ko, tagad pasmago, dodam vaļā, es tā jūtu. Nu jā, jau runājam, tad runājam. Tad paskatīsimies, pateiksim publiski tādu vārdu, ko ļoti negrib dzirdēt vietējie un pasaules sātanisti, un pateiksim to skaļi, un arī parādīsim uz ekrāna. Tad ir tāda viela adrenohroms. Un, protams, zināmās aprindās cilvēki zina, kas tas ir, bet šodien mazliet pieskarsimies visiem aspektiem, nepieskaršos, bet pirmā lieta, ko es gribu pateikt, tā nav konspirācijas teorija. Amerikas zāļu valsts aģentūras mājaslapā jūs un ik viens var atrast šīs vielas formulu. Tiesa gan par visām citām vielām tur ir daudz plašāks apraksts, bet šeit šī apraksta trūkst. Bet formula lūk ir šāda, un paskaidrošu, kas tas ir. Mēs līdz šim runājām par lietām, ko iegūst no mirušiem cilvēkiem, un lietām,
Jā, un ko iegūst no mirstošiem cilvēkiem, bet šī ir lieta, ko iegūst no cilvēka asinīm, dzīva cilvēka asinīm. Un adrenohroms ir adrenalīna oksidētā forma. Adrenalīns, kā mēs zinām, izdalās dažādu iemeslu dēļ, bet arī baiļu, stresa situācijās, bet adrenohroms nav tas pats, kas ir adrenalīns. Jo, lai iegūtu, principā, oksidēto formu no adrenalīna, tur ir jānotiek, tur nepietiek vienkārši ar emocionālo stāvokli. Tas, principā, vēl nāk klāt, sāpes, teiksim tā. Jā, šis ir dzirdēts, šis skandāls, atceramies ar Salu vienu, Epšteinu, Mēs par to Salu šobrīd netik daudz runāsim, bet es šoreiz gribu tieši pateikt, ka šīs ir viela, kas ir oficiāla, un šo vielu iegūst no cilvēka asinīm, kurš cieš mokas, jo vienkārši stress adrenohromu nerada. Tas ir nepieciešams, lai izdalītos pietiekoši daudz stresa. Ja mēs salīdzinātu, tas ir piemēram, kad zebra bēg no lauvas, tad viņai ir stress, ļoti liels stress. Bet, kad lauva jau viņam zebrai uzbrūk un kož kaklā vai kož vienkārši jau plēš viņu, un viņa vēl dzīva, tad jau varētu, tas ir tāda situācija, kad jau varētu veidoties adrenohroms. Bet šī sastāvdaļa tiek iegūta no cilvēka asinīm. Un, protams, šobrīd ir izstrādāti sintētiskie varianti adrenohroma. Bet ko es gribu pateikt? Nekad nav tā, ka izstrādā kaut ko sintētisku un pēc tam atrod, tā kā daba. Ir vienmēr tā, ka vispirms tas ir iegūts dabā, un tad ir izstrādāts sintētiski. Tāpēc šīs arī sintētisko sastāvdaļu adrenohroma paša par sevi eksistenci liecina, ka tas ir briesmīgā veidā iegūta viela. Un, principā, varam parādīt, ir tāds milzīgs uzņēmums, es domāju, par kuru visi ir dzirdējuši, kā Merck. Gigants tāds, kurš arī vakcīnu ražošanā darbojās un šūnu līniju iegūšanā. Lūk, un tas arī izplata sintētisko adrenohromu. Bet kā jau es minēju, tāds ir arī dabiskais. Vispirms ir dabiskais, un pēc tam var izstrādāt sintētisko. Lūk, un mēs varētu parādīt tagad to video, kur ir pētnieki piefiksējuši pat, kas zinām, es neminēšu, kur tieši un kā, bet ir nofotografēts, kad lielos pasākumos ir tādas mašīnītes, kas braukā un uz kurām rakstīts adrenohroma piegāde. Funde auf dem Scheißding. Look at. Adrenochrom, home delivery, every flavor. Bro, was soll das? Was ist das, Mann? Jā, paldies par video. Jā, kur ir mašīnīte, jā. Un ko viņi interesanti tur dara? Tur rakstīts uz tās mašīnas pietiekami skaidri, kā adrenohroma piegāde, un norādīts numurs, un norādīta šļirce ar sarkanu šķīdumu, kas visticamāk nav ķīmiskais, jo ķīmisko principā var nopirkt, un nav problēmas, gan no Made in China mājaslapā var pameklēt, un tur principā lielās daudzumos pārdot sintētiski izstrādātu adrenohromu, bet šis visticamāk nebūs tas gadījums. Un, ja jau mēs sākām runāt par tādām smagākām lietām, tad vienkārši liela daļa cilvēku dzīvo tādā masu mēdīju radītajā bez informācijas, jeb informācijas vakuumā. Un pat ja pasaulē, pieņemsim, Amerikā vai Lielbritānijā runā par kaut kādām lietām, līdz mums tas nenonāk. Bet mums ir svarīgi saprast, ka viss nav tik vienkārši un ka cilvēks šobrīd ir kļuvis pats par sevi kā mērķis gan pēc nāves, gan pirms nāves.
Un ne tikai cilvēks, un diemžēl par mērķi visbiežāk kļūst vismazāk aizsargātie sabiedrības grupas pārstāvi, kā jau es teicu. Bērni. Jā, sākot no tiem, kas nekur nav reģistrēti, tur meklē patvērumu vai mēģina to atrast, beidzot ar sievietēm, jo sievietes gaidībās un bērni ir arī ļoti maz aizsargāti. Mēs varētu parādīt... Jā. 2012. gadā Dienvidkoreja pārķer 1000 kapsulu, kas bija pildītas ar pulverizētu bebuču miesu. Ak, Dievs. Tirgū tas tika pārdots kā spēka būsteri. Tās tika lietotas arī kā universāls līdzeklis pret visām kaitēm. Jā, šis nav zinātniskā vai kaut kāda šausmu filma. Tas ir vispār tas, par ko ziņoja pasaules lielas ziņu kompānijas. Un mēs varētu arī paskatīties tagad konkrēti vienu. Paskatāmies, kā tas. Customs officials, the capsules were made from babies who were chopped into pieces and dried on stoves, before being dried into powder form for the depraved pleasure of the satanic elite. South Korea reports seizing thousands of smuggled drug capsules containing an unusual added ingredient, the powdered flesh from dead babies. Some people believe they can cure disease. The Korea Customs Service says they were made in northeastern China from babies whose bodies were chopped into small pieces and dried on stoves before being turned into powder. But they wouldn't say where they believe the babies came from or exactly who made the capsules, citing possible diplomatic friction with Beijing. The contents, though, were identified by scientific testing. When we analysed it, the powdered material sequence is better than a 99.7% match with a human DNA sequence. No one's been reported ill from ingesting them, but scientist Shin Woo-gi warns they have the potential to be dangerous. We also see superbacteria and other germs and viruses harmful to a person if consumed. Some of the capsules were carried in luggage. Others were sent by international mail. The smugglers told customs officials they believed the capsules were ordinary stamina boosters and didn't know the manufacturing process. One official said no one's been punished, but a customs clearance director at Incheon Airport warned consumers should be careful about health food supplements where the ingredients aren't clearly marked. Make no mistake, adrenochrome. Paldies par video, un tagad Anna pastāstīs, kas tur bija. Jā, tātad 2012. gadā pasaulē bija zināmās aprindas uzzināja tomēr šo informāciju, ka Dienvidkorejas muitas dienests pārtvēra vairākus tūkstošus kapsulu, konkrēti 17,450 kapsulas un 35 kontrabandas gadījumus atklāja, un šīs kapsulas bija pildītas ar pulveri. Pulveris bija iegūts no sakaltētiem bērnu līķiem, jā. Gabalos sacirsti, uz plīts izžāvēti, samalti pulverī bērnu līķi, un tas tika viss pasniegts kā spēka būsteriem, kaut kā vienkārši uztura bagātinātājs. Un pats traģiskākais ir tas, ka neviens netika sodīts. Principā neviens netika sodīts. Un tādā pasaulē mēs dzīvojam, cilvēki lūdzu atveriet acis un atmostieties un beidziet ticēt vienkārši visām liberālajām muļķībām, jo konkrēti tie bija gan jaundzimušie, gan auglīši, kas tur bija izmantoti. Šī oficiāla informācija, tas Dienvidkorejas zinātnieks, ārsts, mediķis, principā, ko mēs arī redzējām, arī veica testu un pats apliecināja šo informāciju, ka tur ir 99,7% sastāvdaļā cilvēks, un nepērkam lūdzu visādas draņķus, kuriem mēs nezinām sastāvu, jo tas nav vienkārši tikai par peļņu, tas ir vienkārši zināma sabiedrības grupu pārliecība. Un visas šīs te kampaņas par plānota, kas Amerikā sākās par vēlajiem abortiem, un daudzas no šīm organizācijām ir ļoti netīras, un daudzas no šīm organizācijām nemaz neizstāv ne bērnu, ne sieviešu tiesības, bet patiesībā nodarbojas ar ļoti netīru biznesu. Un tāpēc
veiksim šos visus purgus Latvijā vismaz un sāksim kontrolēt, lūdzu, ja vispār kāds mūsu valstī vēl ir spējīgs dienests kaut ko pārbaudīt un kaut ko kontrolēt, tad kaut gan man lielas šaubas, ja jau drošības dienests 2003. Gadā nespēja tik atklāta lieta. Drošības policija tādā laikā. Jā. Šobrīd drošības dienests, jā. Labojums. Jā. Jā. Un tā nosaukuma maiņai noteikti arī bija kāds pamatojums, bet labi. Nu, bet viss tas noveda, visas tās darbības, un vai mums Latvijā kāds pārbauda kaut kādas tabletes vai kapsulas, kas mums nāk, vai mums nepārbauda, jo mēs taču visam ticam, un mēs taču dzīvojam brīnišķīgā pasaulē. Tiesiskā un demokrātiskā valstī. Bet pats briesmīgākais, ka tas ir liela daļa no tā, ko mēs runājam, tas ir pēc šīm likumiem legāli. Jā, jā. Nu, un te būtu jārunā ar likumdevēju. Nu, un tad... tā ir. Un ko viņi lobē. Jo savulaik jau klīda runas par to, ka dažas labas, jau tagad kārtējās partijas, teiksim tā, vadība izveidoja speciāli, piemēram, tādu ģimenes un bērnu lietu ministriju, lai ar šo visu varētu nodarboties. Bija tāda lieta. Tur gan vairāk bija par bērnu tirdzniecību, bet gan jau, ka šo ar nesmādēja. Tā kā... kuru vadīja viens mācītājs, starp citu. Ja. Tā kā jā, Parādam pēdējo. Parādam pēdējo slaidu, jo ir tāda lieta, ka tiešām šie visi, it īpaši, kas nodarbojās ar orgānu tādām transplantācijas lietām, mēģina visādos veidos atsaukties uz Bībeli, tiešām tā ir, lai cik interesanti būtu modernajā laikā, gan uz pāvesta runām, gan uz kādām rakstu vietām, gandrīz visos bukletās jūs to atradīsiet viņu bukletos, bet šeit ir tāda vieta, ko es gribu nocitēt, kad cilvēks, kas dzīvo godībā un tomēr ir bez dziļāka ieskata lietu būtībā, ir līdzīgs kustonim, kuru vienkārši nokauj. Un es domāju, ka ir pienācis laiks pateikt, ka mēs neesam kustoņi, ka mēs neesam mašīnas, kuras var aizlaist rezerves daļās. Un mēs esam cilvēki, un mēs negribam tādā valstī dzīvot. Jā. Paldies tev, Anna, par milzīgo darbu atkal ieguldīto, un mēs arī tagad uzliksim to QR kodiņu ar kontu numuriem, lai šos raidījumus varētu turpināt. Tas viss tomēr kaut ko maksā. Tā kā, ko, tiekamies nākamajos? Cerams. Būsim dzīvi, veseli tiksimies, ja Dievs dos. Jā. Labs ir. Pagaidām tad. Atā.